Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā, kad Tu sveitī draudzes, Tu sveitī brāļus un māsas, kas ir šajā draudzē. Paldies Tev, Dievs, ka Tu sveitī svētdienas skolu un ka Tu sveitī skolotājus un visus bērnus un palīgus. Paldies, ka Tu ieliec sirdī skolotājiem un palīgiem mitīgi mīlēt tos bērnus un parādīt viņiem tāds, kāds esi Tu, kungs, Jēzu. Un arī šajā rītā mēs vēlamies vēl tuvāk iepazīt Tevi. Mēs vēlamies vēl vairāk un vēl labāk saprast to, ko nozīmē Tava labvēlība pret mums un kāpēc Tu mums to esi devis. Slāvu Tev un pateicību, Tēvs, mēs Tev godinām un lūdzamies, lai mums ir apgaismots gara acis, lai mums ir gudrības un atklāsmes gars, pilnā spēkā pieejams arī šajā rītā mums katram, ka mēs sadzirdam to, ko Tu vēlēsi mums teikt, un lai to pildam. No visas sirds priecīgi Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Pagājušajā svētdienā tie, kas jūs bijāt, mēs bijām kopā un iesākām aplūkot to, ko nozīmē dievišķā labvēlība. Un labvēlība ir ļoti, ļoti laba lieta, un tie, kas to piedzīvoja kā labvēlību savā dzīvē, jūs zināt, par ko iet runa. Mēs arī skatījāmies to, kā Marija. Marija ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojusi piedzīvojusi brīnišķīgu labvēlību no Dieva, ka Dievs uzlūkoja viņu un sūtīja eņģeli, kā mēs skatījāmies, un pavēstīja šo brīnišķīgo prieku vēsti par to, kad Jēzus Kristus viņai piedzims un ka viņa ir Dieva izredzēta un augsti liela labvēlība ir Dieva acīs viņai. Un tad mēs skatījāmies arī uz to, kad Jēzus Kristus, Lūkas evaņģēlijā 2. nodaļā un 52. pantā, mēs arī lasījām, kad viņš pieauga arī labvēlībā pie Dieva un cilvēkiem. Un tad mēs aplūkojām arī šīs lietas, ko šī labvēlība arī nes. Tā kā jums būs iespēja dievkalpojums, ir jau internetā, un jūs varat arī viņu noskatīties un noklausīties. Tā kā tāda iespēja jums ir. Bet šajā rītā es gribētu ar jums iet uz priekšu un skatīties to, kad mums ir jāsaprot, kāpēc mums tā labvēlība ir dota. Jo katra lieta, kas mums tiek dota, mums ir jāapzinās, ka viņa mums ir dota, un tur ir kaut kāds nolūks, kāpēc mums viņa ir dota. Vai ne? Un labvēlība arī ir viena no šīm te lietām. Tad mēs aplūkosim to, kā vislabāk saprast, kāpēc labvēlība tev ir dota. Nu, varbūt tās kāds no jums šeit, es nezinu, kurš domā, nekāda labvēlība viņam nav, un nekāda labvēlība viņš nepiedzīvo. Un patiesībā viss tā dzīve ir vienkārši viens grūdienības moments, un nekas labs nav. Jūs esat noteikti satikuši tādiem cilvēkiem, kuri tik šausmīgi negatīvi par visām lietām, un jūs, protams, ar viņiem vispār negribat nerunāt, jūs negribat neko kopīgi ar viņiem, vai neko, jo tāpēc, ka tas negatīvisms ir ļoti lipīga lieta. Un es domāju arī, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti, ļoti stipri izteikts negatīvisms par daudzām lietām, un tad tajā reitingā, kur bija izsvērtēts, vai kur ir tā priecīgākā valsts, mēs zinām, ka tā ir Dānija. Viss brauksim uz Dāniju priecāties, vai neko. Un tas ir interesanti, ka viņi atrodas tikai 500 km attālumā. Un tur ir tā priecīgākā zeme. Un liekas, tad nevarētu kāds rietumu vējš atpūst arī mums šeit, vai ne, to prieku, vai ne, teiksim tā. Bet tas no daudzām lietām ir atkarīgs. Kā cilvēks skatās uz savu dzīvi, pēc kā viņi tiecās, pēc kā viņi ilgojās, kāds ir viņa dzīves mērķis. Tas daudzas lietas, kas nosaka viņiem, kā tad viņi dzīvo, kā tad viņi attiecās pret dzīves situācijām, ar kurām viņi sastopās. Tā kā labvēlība ir kaut kas tāds, ko mēs skatījāmies, ko mēs tā īsti pelnījuši neesam. Ja? Bet mēs varam pieaugt labvēlībā. Mēs sākam ar tādu, kā teikt, cik mums viņi ir tajā sākumā, bet mēs varam pieaugt. Un mēs skatījāmies arī to, ka mums ir iespēja pareizi lietojot labvēlību, pavairot labvēlību. Vai ne? To arī mēs skatījāmies. Tad, kāpēc tad mums viņa ir dota? Pirmā lieta būtu tāda, ka labvēlība tiek dota tev no Dieva, tāpēc, ka viņš ir pieķēries tev. Tad labvēlība no Dieva tev tiek dota, tāpēc, ka viņš ir pieķēries tev.
Tā ir ļoti interesanta lieta, kad mēs tā padomājam, ka Dievs pieķerās tev. Un tad mēs skatāmies, kāpēc Dievam vajadzētu pieķerties man? Jūs ziniet, tad, kad jūs skatāties tā labvēlību, tad, kad, piemēram, vīrs un sieva viens otru mīl, viņi ir pieķērušies viens otram, un viņi ir ar mieru sveitīt viens otru. Tā ir, tā taču tas ir, vai ne? Un tad liekas, tā labvēlība parādās, ko tad, ja mēs skatāmies dievišķā labvēlību pret mums grēciniekiem, kā tad viņi parādījās? Mēs lasām Bībelē, grēka alga ir nāve. Tātad, ja mēs grēkojam, mēs ejam pazušanā. Tik ļoti Dievs pasauli, tas ir cilvēkus, ir mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, tas ir uz Jēzu Kristu, nepazustu, bet iegūtu mūžīgās dzīvības dāvanu. Tad tā taču ir labvēlība, ko Dievs parāda uz visiem cilvēkiem. Un mēs redzam to, ka cik daudziem cilvēkiem viņi negrib pieņemt to labvēlību, ko Dievs ir parādījis. Ja jau visi pieņemtu, visi taptu izglābti. Un mums būtu pavisam, kā teikt, mēs dzīvot citādākā vidē. Ja visi ir izglābti, vai ne? Tad nav karš, tad nav ķildes, nav šķelšanās, nav nekādas pārdarīšanas otram, vai neko. Cilvēks ir izglābts, un es ceru, ka arī jūs esat izglābjuši, un jūs nedarat pāri nevienam, vai neko. Jeb kā ir. Tas jaunais cilvēks tevī nedara pāri nevienam. Tāpēc, ka tu esi miris grēkam, un tu esi cēlies augšām ar Kristu jaunai dzīvei. Un ja vēl ir kāds, kas kaut kādīgi grib kaut ko bojāt un postīt un ārdīt, tas ir tas vecais cilvēks, kas grib, kā teikt, augšām celties un darīt kaut kādas štruntīgas lietas. Tad mēs skatāmies uz to, ka Dievs ir pieķēries tev. Un ja Dievs ir pieķēries tev, tad viņa labvēlība vienkārši plūdīs pār tevi. Kāpēc? Starp cilvēkiem, piemēram, šī labvēlība, te nekas nav žēl priekš tā otra cilvēka. Un Dievam tāpatās. Viņam jau nekas nav žēl priekš tevis. Viņš var parādīt savu labvēlību tādā mērā, ka tev, acis lielas, mute vaļā. Un liekas, wow, Dievs, tu patiešām man esi pieķēries. Tas taču skaisti, vai neko? Tas ir brīnišķīgi. Tad vēl mēs varētu sacīt, ka labvēlība ir tev dot, lai iedrošinātu tevi. Lai iedrošinātu tevi. Jo tāpēc, ka tajās situācijās, kur mēs arī skatījāmies, kad labvēlība ir ļoti līdzīga kā žēlastībai, kur mēs neesam pelnījuši, un tā labvēlība Dievam dāvājot savu dēlu tavā vietā, ka viņš nomirst par taviem grēkiem, tā ir liela gan žēlastība, gan liela labvēlība no Dieva puses. Dievs varēja to nedarīt. Tu to nebija pelnījis, es to nebiju pelnījis, bet Dievs to izdarīja. Viņš parādīja savu labvēlību. Un viņš caur savu labvēlību un caur šo brīnišķīgo dāvanu, ko viņš dara, viņš iedrošina katru. Ziniet, tie, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tie, kas tic uz viņu, tiem ir mūžīgās dzīvības dāvana. Kā viņš iedrošina? Kā mēs varam lūkoties uz to labvēlību, ka Dievs pasaka, tev ir mūžīgās dzīvības dāvana, un tev nav jābaidās no nāves. Kāpēc? Tāpēc, kad par taviem grēkiem kāds ir samaksājis. Tā ir labvēlība. Tā ir brīnišķīga labvēlība, par kuru kristiešiem vajadzētu tā priecāties. Piemēram, ja tiem, kuriem jums ir parādi, un kāds pienāk pie jums un pasaka, zini, kas ir, man ielika Dievs sirdī nomaksāt visus tavus parādus. Tā būtu jūs laimīgākā diena. Jūs būtu tik priecīgi par to, jūs gavilētu, jūs prieka asaras jums līt, jūs teikt, vai tas var notikt? Bet tur parādās labvēlība pret tevi. Tu piedzīvo tu neesi to pelnījis, bet tu piedzīvo to labvēlību no Dieva. Un Dievs to parāda arī caur cilvēkiem. Vai ne? Jūs redziet, cik interesanti lieta ir labvēlība. Un mēs pagājušajā reizē, kad bijām kopā, jūs visi pacēlat rokas, jūs gribat labvēlību, jūs gribat daudz labvēlību un tā tālāk, vai neko? Jo tas taču ir labi tas taču ir ļoti labi, vai ne? Kas te negrib labu, vai ne?
Bet atcerieties to, ka mēs arī skatījāmies, ka tur ir arī opozīcija tam, ka tev ir daudz labvēlības, tur būs arī opozīcija tam visam pretī. Tātad, kas vēl ir? Labvēlība tavā dzīvē var izraisīt salīdzināšanu ar citiem. Un šeit ir arī jābūt ļoti uzmanīgiem tas, ka tad, kad tu piedzīvo šo labvēlību, un, piemēram, tu tiec nosveitīts ar jauna iPhone 6, teiksim, piemēram, Un tagad, kā tu šo labvēlību, kā tu viņu var izmantot? Tu viņu var izmantot tā, ka tu ej un salīdzini ar citiem. Pasties, redz, Dievs ir labvēlīgs, man labāks, nekā tev, nekā tu. Un redzi, tā nav pareiza labvēlības lietošana. Tā nav. Tu nemāki tad izmantot to labvēlību, ka viņa ir nākusi tavā virzienā. Vislabākais veids, kas ir būt pateicīgam Dievam, būt pateikties Dievam un, kā teikt, baudīt to, ko Dievs savā labvēlībā ir parādījis. Jo kāpēc ir bijis kaut kāds iemesls, kāpēc Dievs savu labvēlību tev ir parādījis. Mēs minējām to, ka Dievs visus mīl vienādi, bet savu labvēlību viņš parāda dažādos līmeņos pret katru cilvēku. Un citam viņa ir lielāka šī labvēlība, un citam atkal viņa ir mazāka. Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs lietojat šo labvēlību, ko jūs saņemat no Dieva un no cilvēkiem. Tad salīdzināšana sevi ar citiem. Vai ne? Un to jau mēs arī redzam ļoti spilgti, kad, piemēram, citam ir labvēlīga, piemēram, vide ģimenē, vai ne, teiksim, un ar to, bieži vien jau tas ir Maskavā, to var dzirdēt, ka, teiksim, tur šitie tie bagātnieku dēliņi, teiksim, tur brauc un sitās Ferrari mašīnas un izraisa avārijas, un tad viņi var atpirkties, vai ne, tāpēc, ka viņiem ir labvēlība, visi tie policisti ir uzpirkti, teiksim, tur viss tās lietas, un viņi var dzīvot pavisam citādāk nekā, teiksim, tā kā tie likumi nebūtu rakstīti priekš viņiem. Un tad tā zīmēšanās, jūs saprotat, par ko es runāju, teiksim, tāpēc jau Dievs nedod to labvēlību, lai tas cilvēks zīmētos. Skatieties uzreiz uz Jēzu Kristu, kāda viņam bija labvēlība. Viņam patiesībā bija diezgan liela labvēlība. Daudz kur, jo viņš pieauga tajā. Vai ne? Viņš pieauga tajā. Un tā labvēlība, kur viņam bija atvērtas durvis, kur viņš varēja iet iekšā, un tā labvēlība, visur, kur viņš gāja iekšā, viņš ienes Dievu valstību. Tad savā veidā, ko mēs darām, ja mēs piedzīvojam Dievu labvēlību, ko mēs darām? Mēs teicam Dievu par to svētību, ko viņš mums ir dāvājis. Mēs godinām viņu. Mēs nepaceļam sevi iekš tās labvēlības un tagad godinām sevi. Nē, mēs godinām Dievu, kas mums šo labvēlību ir dāvājis. Un mēs varam teikt Dievu un stāstīt un teikt citiem, tas ir Dievs, kas ir parādījis savu labvēlību pār mani. Un ja tev ar to ir problēmas, ej runā ar Dievu. Un ja kāds cilvēks parāda labvēlību man, un kādam tas nepatīk, lūdzu, ej runā ar to cilvēku, nenāc man un to nesaka. Kāpēc? Mēs skatījāmies, man nav jāizstāv tā labvēlība, ko Dievs vai cilvēks ir parādījis manā dzīvē. Jūs dzirdējāt? Un arī tev nav jāizstāv tā labvēlība, ko Dievs vai cilvēki ir parādījuši tavā dzīvē. Dievs pats par to parūpēsies un aizstāvēs. Tad, ja mēs, piemēram, skatāmies šeit, patiesībā tā labvēlība, ko jūs saņemat, ko viņi izdarīs, patiesībā tas ir pārbaudījums tev, cik daudz tev varēs uzticēties. Labvēlība pret tevi ir pārbaudījums tev, cik daudz tev varēs uzticēties. Jo ko tu darīsi ar to mazumiņu? Un ja tu to mazumiņu, kas ir tajā labvēlībā, mācēs pareizi lietot, Dievs, cilvēki varēs uzticēt tev daudzreiz vairāk. Jūs redzēt to? Un tas ir labs jautājums, cik daudz mēs cilvēkiem varam uzticēties. Un cik daudz, teiksim, mēs kā cilvēkam varam uzticēties. Tas ir labs jautājums.
tāpēc, ka mēs daudz kur piedzīvojam vilšanos. Tiek piekrāpti, cilvēki, tiek piemuļķoti, cilvēkiem vairs nav bet tas ir kādu sanāks. Es mēģināšu, es centīšos. Piemēram, laulībā neviens mācītājs nelaulās vīru un sievu, ja vīrs vai sieva pateiks, es centīšos viņu mīlēt. Es centīšos to, ka es centīšos to darīt. Neviens neteiks, es jūs salaulāju Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā. Neviens to neteiks. Vai nu jā, vai nu nē, un viss, bastā. Nav nekas vairāk pa vidu. Vai nu jā, vai nu nē, pieņem lēmumu. Vai ne? Tas ir tā uzticēšanās, piemēram, arī mūsdienu sabiedrībā ir diezgan, vai mēs varētu teikt, kad kaut vai skatoties laulības šķiršanas procentus, tad tas jā ir bijis patiesībā meli. Ja mēs varētu teikt, bet tajā brīdī es tā jutos. Bet tas mācītājs jau neprasa, tā kā tu šajā brīdī jūties. Tas ir uzticams, līdz nāvi jūs šķirs. Tas ir tas. Un tad vai nu priekos un bēdās, vai laimē, vai nelaimē, vai bagātībā, vai nabadzībā, līdz nāvi, tas ir uz visu mūžu. Un mūsdienu sabiedrībā ne tikai neticīgie šķirās, liels procents, pusi vairāk, gan arī kristieši šķirās. Ko tas liecina? Ko tas liecina par sabiedrību? Nekas labs, vai ne? Nekas spīdošs. Piemēram, kā ir, ka tu, nezinu, tie, kas jūs esat uzņēmēji, ka jūs uzticaties tiem, kuriem jūs nodrošina darbu, ko jūs varat viņiem uzticēt? Jūs parādat savu labvēlību par to, ka jūs nodrošinat viņiem, lai viņiem ir darbs, lai tiek visi nodokļi nomaksāti un tā tālāk, un tas darbinieks izrādās nav uzticams. Kā tu jutīsies? Kā tas ir, piemēram, tev kā uzņēmējam? Bēdīgi, vai ne? Mēs zinām arī to pašu, tā tas ir atrast labus un gudrus izglītots cilvēks, kuriem uzticēties ļoti, ļoti grūti mūsdienu sabiedrībā. Tas ir. Bet redziet, kristiešiem jau tādiem būtu jābūt, kuriem var uzticēties. Un tas viss sākās ar mazumiņu. Un tas viss sākās tāpēc, ka Dievs vēlās tevi iedrošināt caur savu labvēlību. Viņš tev ir pieķēries. Un viņš grib, lai tev labi klājās. Viņš grib. Vai tad tas nozīmē mācītājiem, man nebūs nekāda pārbaudījuma, man nebūs nekāda grūta mirkļa? Būs tev. 23. psalms, ļoti labs psalms. Palasiet viņu. Ja? Kaut arī es iešu cauri tumšai nāves ēnas ielai, tomēr ļaunuma nebīstos. Tas kungs ir ar mani. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš caur savu labvēlību ir man pieķēries. Un viņš man nelaiž vaļā. Un es eju cauri, un es izeju cauri. Un tas kungs mani ved cauri. Un ja vajadzēs, tas kungs mani nesīs cauri. Bet tikai uzticies. Uzticies līdz galam. Halleluja. Piemēram, jūs esat šeit Nāceres draudzē. Jūs esat atnākuši, un jūs ziniet, kad arī jūs esat šeit, un tie, kas arī skatās internetā, jūs patiesībā piedzīvojat lielu Dievu labvēlību pār jums. Jūs piedzīvojat lielu Dievu labvēlību, kas nāk pār jums. Ko jūs darat ar to? Vai esat pateicīgi? Vai esat pateicīgi Dievam par to, ka jums ir draudze? Vai esat pateicīgi par to, ka jums ir brāļi un māsas? Ka Dievs uz jums var runāt caur to tā gaišā žaketē, kas šajā rītā ir. Ka Dievs var runāt uz jums caur svēto garu, ko viņš jums ir devis. Ka Dievs tev ir devis tik daudz dārgu pērļu, kurus tu esi varējis
salikt kopā, kā greznā rotā sev. Es runāju par viņu vārdu līdzībās, ja jūs to cenšaties saprast. Un jūs neesat bijis cūka, ja? Kas tās pēles ir iemīcījis dubļos. Jums tas vārds ir kā jūsu rota. Jūs lepojaties ar to vārdu. Jūs teicat Dievu par to vārdu, ko viņš jums ir teicis. Jūs pateicaties Dievam par viņa labvēlību savā dzīvē. Redziet, jūs tāpat tās varētu būt kaut kur citur. Bet Dievs jūs ir atvedis šeit, lai parādītu savu labvēlību tev šeit. Varbūt citur tu neesi saņēmis, nezinu. Bet ja tu to esi saņēmis, kāds varētu teikt, vai labvēlība būtu visforšāka, man teiksim, piemēram, būtu, ko jūs visvairāk gribētu? Jūs gribētu daudz naudas un nevienu draugu? Vai jūs gribētu daudz draugus un mazlietiņu naudas? Ko jūs gribētu? Ko? Es zinu to, ja jums ir īsti draugi, tad jums arī būs tā nauda. Ja kāpēc? Īsti draugs jau redzējis to, ka man ir vajadzība un manam draugam ir vajadzība, un kas tad man ir, klausies, tas ir mans draugs. Es viņam palīdzēšu. Bet tev var būt daudz naudas un nav draugu. Un ko tu mīlēsi tur? To eiro? Ziniet, kur ir vērtība iekšā? Bet iedomājies, kā cilvēki dzenoties pēc naudas pazaudē draugus. Jūs dzirdat? Tad kas ir tā tavu vērtību? Tā skala, kā tu skaties uz lietām, tas viss tev ir jāiziet cauri, tas viss tev ir jāsaredz tavā dzīvē, tas viss ir, kā teikt, jāsaliek tev pašam pa plauktiem, ka tev ir skaidrs, kas ir tās pamatvērtības, kā Dievs uz to skatās. Kā Dievs to redz? Tātad mēs redzam to, ka Dievam vairāk interesē cilvēki, un tā nauda, un tas viss materiālais ir vienkārši Dievs piemet to klāt, lai tu varētu to lietot, un tev ir pilnīgi iztikšana, un paliek pāri labiem darbiem. Tas ir tas, kā Dievs to skatās, bet tie cilvēki ir tie vissvarīgākie. Cilvēks ir vissvarīgākais, visvērtīgākais. Paldies Dievam, ka mums ir cilvēki. Vēl joprojām šeit arī Latvijā. Yeah. Tātad, mums ir svarīgi saredzēt to, ka tā labvēlība ir tas pozitīvais, ko Dievs arī mums dod, ka mēs varam palīdzēt citiem viņa ceļa gājumā. Skaties šeit. Dievs dod tev to labvēlību, lai tu to labvēlību parādītu savam brālim un savai māsai. Jūs redzat to? Lai jūs parādītu to labvēlību savam brālim, savai māsai. Tā kā mums bija piekdiena mācekļi. Brīnišķīgs vakars, kā vienmēr, smiekli pa pilnam un vienkārši tāds labs D vitamīns kolosālās devās, ja, teiksim. Un ko viņi bija izdomājuši? Viņi bija izdomājuši to, es atnāku, es skatos, tur ir visādi gardumi un visādi auguļu plates un viss kaut kas uz tā galda. Es domāju, brīnišķīgi, skaisti, vismaz kaut ko laikam izsalkuši. Un izrādās, ka brīnišķīgie cilvēki bija atcerējušies, ka man ir vārdiena, bet viņi jau bija pagājusi jau, vai ne? Tas bija, kad man bija otrdiena, ja? Un tad man otrdiena, tad, kad Edvardam piedzima meitiņa, tad būtu zēns, būtu Egils, vai ne? Vai Nauris, ja, teiksim, ne? Meitiņu jau nesauksim par Egilu, vai ne, teiksim tā. Bet, un es tā, skaisti, viss brīnišķīgi, es tā nepiefiksēju tā līdzā. Un tad pēkšņi, kaut kur tad vien Māris pasaka, aiziesim sieviņu, aizslēgsim durvis, jā. Es domāju, ok, pa diviem jau sāk iet, labi ir jau klausies, jā. Tā es neņēmu neko vērā, vai ne? Un tad viņi atnāk atpakaļ ar puķiem, viņi atnāk atpakaļ arī ar tādu konvertu, vai neteiksim, vai viņi nevarēja teikt aploksni. Nevar teikt arī aploksni, jāsaka vēl kaut kas, vai ne? Un tas tik interesanti, kad, panti jau tā kā vajadzēja zināt no galvas, ja, kur man lasīja, vai neteiksim, kā māc, bet tas tika nolasīts, neko darīt.
Un man tika pasniegt ziedi un dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Es varēšu iet uz Olīvu, un ar ko es iešu ēst 50 eiro. Man jau ir pieteikušies cilvēki, jūs zin to. Un ziniet, man ir labāk aiziet ar citiem kopā, nevis es viens pats aiziešu tur un sēdēšu un 50 eiro rīši, ja, teiksim, un tā tālāk, ja. Kāds varētu teikt, vai dieniņās, mācītāji, tas ir dāvinājums. Tur ir jāmaksā nodokļi. Jā, bet zini, man šo dāvanu uzdāvināja radinieki. Un ja man to uzdāvina radinieki, kas ir mani brāļi un māsas, tad es esmu pateicīgs Dievam un teikšu godīgi, ēdīšu viņus nost ar prieku. Nu tā. Vai neko? Esmu pateicīgs Dievam par to. Es jau neesmu pelnījis to. Tā ir vienkārši tā dievišķa labvēlība, kur parādās, un tad viņi parādās arī no citiem, protams, vai ne? Bet tas bija tas pēdējais tāds smuks. Un, protams, mēs vakar bijām Rīgā un dievišķā labvēlība visās vietās, kur vajadzēja būt un ko vajadzēja darīt un ko vajadzēja paveikt. Visur tur bija Dieva žēlastība un viņa labvēlība. Ja? Un tās lūgšanas, kas tika raidīti, atkal visas tika atbildētas. Un tā ir tāda dievišķa labvēlība, kas ir caur... Un kāds var teikt, mācītājs te lielās, es nelielos, es saku un godinu Dievu par to, ko Dievs ir paveicis. Vai ne? Es nevienam neteicu no viņiem, davai taisiet man dāvanu kartu tik un tik, es gribu tik un tik lilijas, vai ne, teiksim, galds, lai šeit būtu. Es neko tādu neteicu. Tā bija viņa labvēlība. Tātad labvēlībā arī no cilvēkiem, vai neko. Ir arī brīži, kad, teiksim, piemēram, ir arī tāds lietas, kur Dievs runā uz manīm, un, piemēram, es varu parādīt labvēlību, piemēram, konkrēti, ja, teiksim, kur es redzu, kur tas darbs, ja, teiksim, ka mēs bijām ar vienu ģimeni kopā 3 stundas. Un tā labvēlība, kas var plūst caur Dievu, to gudrību, ko viņš dod, un kā tur var sakārtot tās attiecības ģimenē. Un liekas, tā taču ir fenomenāla labvēlība, ka pēc tam tajā ģimenē, ja, tur lietas ir sakārtot, un viņš var darboties tā kā Šveices pulkstenis. Jūs redziet, tā ir liela labvēlība. Nu, nerunāsim arī vēl par visām citām lietām, ko Dievs ieliek man sirdī un ko es daru. Ja? Es negribu ar to lielīties, man nav tas jādara, es varu labāk darīt to un pateicībā Dievam, lai tas cilvēks bauda to labvēlību. Bet es zinu to, ko vienu lietu, kas ir ļoti, ko es gribētu jūs iedrošināt. Un daudz jau arī jūs to darat. Nu, ir kāda daļa, kas to dara, ja? Kad jūs gūst došanā prieku. Un to, ko mēs ar mācekļiem arī skatījāmies piektdien, iedomājies, cik viegli ir dot, ja tas nav tavs. Un patiesībā nekas jau nav tavs. Bībele saka, tu neko neesi ienesis un neko tu neiznesīs ārā. Zeme un viss, kas ir šeit, pieder Dievam. Tad tas nozīmē to, ka pagaidev klausies, nu, ja Dievs man to ir devis, un viņš tagad liek man sirdī to dot tālāk un sveitīt, parādīt labvēlību citiem, nu, kāpēc es to nevarētu darīt? Es jau arī minēju to, man viņa brāļu māsu, mums drīz atkal būs iespēja sveitīt Tanzānijas bērnus. Un tā ir viena brīnišķīga sveitība. Tā ir brīnišķīga sveitība, kā mēs varam izmainīt cilvēku dzīves kaut kur tur Āfrikā. Ja? Un kad viņas tiek izmainītas, ka viņas nepaliek tādas, kādas viņas ir, piemēram, ja vēlns ir par postu un par nabadzību, tad tu šeit Latvijā esot tāds vienkāršs cilvēks, kur mēs varētu teikt, es gribētu teikt šos vārdus par jums. Jūs esat bagāti. Jūs varbūt tās nesaprotat. Jūs esat bagāti salīdzinot ar visām tām pasaules, tām tautām, kur dzīvo vēl lielākā un drausmīgākā nabadzībā. Mums šeit ir daudz. Mums šeit ir daudz, un tad, kad mēs skatījāmies 1. Timotejā, mums bija sacīti šie vārdi, lai tie, kas ir bagāti šajā laikmetā, būtu bagāti labos darbos.
Lai uzkrāt sev mantu nākošai dzīvei, došanā citiem. Un mēs lasām Bībelē par to, ka palīdzēt nabagajiem, tas Dievam ir patīkami. Mēs to varam darīt. Man patīk tas, ka tas ir mērķiecīgi, nevis tā, ka kāds diņģē, teiksim, tev izskatās kā nabags, viņš diņģē naudu, lai iet nopirkt sev kaut kādu pudeli, ja, teiksim. Un tad, kad viņam piedāvā maizi, viņš pasaka, nē, tikai monētas, ja, un tu liekas, pagaidi, mīļais cilvēki, ja tevi tik, tu esi izvēlīgs jau šajā lietā, ja, teiksim, tad, piedod, tu kaut ko piekrāpt, vai ne? Bet mēs varam palīdzēt, mēs varam laicīgi domāt, mēs varam laicīgi lūgt par to un skatīties, kā mēs varam palīdzēt ar labiem darbiem. Tā kā tas mums arī vēl stāv priekšā, un uz to es arī jūs izaicinu. Otrā lieta. Labvēlība tiek dota, lai tu attīstītu attiecības. Labvēlība tev tiek dota, lai tu attīstītu attiecības. Jūs ziniet, kas iepriecina sirdi? Kāds varētu teikt? Vīns! Nē, sirdi iepriecina dāvanas. Salmu pamācībās jūs varat lasīt šos vārdus. Tātad sirdi iepriecina dāvanas. Tātad jebkura dāvana, ko jūs dāvināt, tā ir labvēlība, jūs parādat pret to cilvēku. Ja it kā mēs varētu teikt, viņam ir dzimšanas diena, tāpēc viņš ir pelnījis šo dāvanu. Kur tas ir rakstīts? Ko? Tas vienkārši ir tas, ka tā labvēlība tiek parādīta no tiem cilvēkiem pret to otro cilvēku. Ne? Tātad veidot šīs attīstības. Neko. Piemēram, skatieties šeit. Veidot attiecības. Mēs arī veidojam attiecības ar Dievu, jūs to zinat. Mēs veidojam attiecības ar cilvēkiem, un mēs veidojam attiecības ar Dievu. Ja? Un skatieties, kā tas notiek. Visam vienkārši. Dievs saka, Andri, tu esi, tas Dievs runā, Andri, tu esi dārgs manās acīs. Kā tas Andrim liek justies? Ziniet, ko tas dara? Patiesība tāda, tu dzirdi šos vārdus no Dieva, un šie vārdi velk tevi tuvāk Dievam. Jūs dzirdat mani? Piemēram, ja vīrs un sieva viens uz otru runā mīļus un patiesas vārdus, kas notiek, nevis viņi atgrūžās, viņi velkās kopā, tuvāk viens otram. Jūs dzirdat? Ja? Dzirdēt šos vārdus, ka viņi tiek sacīti, tāpēc jau mēs arī zinām to, ka laulībā sarunas ir kā asinsrite organismā. Un ja sarunas pārtrūkst un viņas nav, kas notiek, asinsrite apstājās organismā un cilvēks nomirst. Tādas attiecības izjūg. Sarunāties. Un ja mums ir šīs sarunas, tad kā mēs varam runāt, lai viens otru uzceltu? Jo bieži vien tā tendence jau mums ir tāda, ka mēs ļoti velkam tā kā uz savu pusi. Paskatieties šeit, ja piemēram Dievs sacītu Andrim, es esmu Dievs un es sevi mīlu. Andris teica, ok, labi, tu sevi mīli, ļoti labi, brīnišķīgi, ja? Kāds labums no tā ir man? Es nejūtu, ka tas velk mani pie tevis, saka Andris. Jūs redzat to būtību? Un cik bieži ir tā, ka tā labvēlība neparādās no cilvēkiem uz cilvēkiem, tāpēc, ka cilvēks saka, es mīlu sevi. Šis labs. Es mīlu sevi, un mēs runājam par sevi, un mēs domājam par sevi, un tā tālāk, bet mācamies no Dieva. Dievs saka, es tevi mīlu. Un tu man esi ļoti dārgs. Un viņš sauc tevi vārdā. Un tas velk tevi tuvāk attiecībās ar Dievu. Bēdīgi ir tad, ja tu nedzirdi šos vārdus, ko Dievs tev teica. Bet zini, kāpēc tu nedzirdi? Es tev pateikšu, kāpēc tu nedzirdi. Ja tu nedzirdi. Tāpēc, ka tev nav laika klausīties Dieva balsī.
Katru rītu tu vari dzirdēt Dieva balsi. Katru mīļu brīdi tu vari dzirdēt Dieva balsi. Atliek tik atšķirt vaļā šo brīnišķīgo Dieva vārdu, ko mēs saucam par Bībeli. Un ļauj, lai šis vārds runā uz tevi. Ļauj, lai šis vārds runā uz tevi. Ja tu gribi piedzīvot lielu atklāsmi par Dieva mīlestību, tad ir konkrēti vārdi, ko Dievs ir teicis par mīlestību. Ja, piemēram, tu gribi piedzīvot Dieva mīlestību, kā teikt, un saprast to, neatšķir vaļā savā Bībelē, un Jūdas aizgāja un pakārās. Un tagad tu meditēsi par to, un kā tad tas runās uz mīlestību uz tevi? Tas nav tas vārds, kas tev jādzird ir. Jā, tas ir Dieva vārds, bet tev ir lietas, kas tev ir jādzird. Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgi. Un ja tev švaki iet ar to mīlestības piedzīvošanu, tad tev ir ļoti svarīgi dzirdēt to, ko Dievs teica. Dievs ir mīlestība. Viņš pirmais mani ir mīlējis. Nekas nespēj šķirt mani no Dieva mīlestības. Wow! Jo tik ļoti viņš mani mīlēja, ka viņš deva Jēzu Kristu. Tie ir tie vārdi, ko dzirdēt, tie ir tie vārdi, par ko meditēt, tie ir tie vārdi, ko nepārtraukt sacīt, izteikt. Un kas notiek? Tie vārdi, Dieva vārdi, kaut vai izteiktie caur tavu muti, velk tevi tuvāk Dievam. Un tu vēlies vēl vairāk viņu iepazīt. Tu vēlies vēl vairāk tuvāk būt viņam. Tu vēlies vēl vairāk saprast, kas ir Dieva prāts un viņa griba tavai dzīvē. Atšķirsim vaļā vienu raksturvietu. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa. Ļoti interesanta raksturvieta. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa. Un skatieties, šeit ir ļoti interesants lietas. Es gribu, lai jūs esat nomodā un klausieties. 7. nodaļa. Mēs lasīsim no 21. panta. Ja? No 21. panta skatāmies šeit. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Paskatieties šeit. Jūs ziniet, jūs esat dzirdējuši ļoti daudz cilvēku. Ak, kunga māte! Ak, kungs, Dievs! Un tā, ka viņi dabana rāmaru pa pirkstu, ak, tu, kungs! Vai vēl kaut kas, vai ne? Ļoti daudz var aiziet uz tirgu paklausīties, kā tur tās sieviņas tur runā. Akta kungs un tā tālāk. Bet mums ir sacīts, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Bet tas, kas dara manu debesu tēva prātu. Wow! Te kaut kas ir. Tad lai ieiet debesu valstībā, te ir bišķiņ nosacījums. Te nav tā, es tur paiešu baznīcā, pasēdiešu dievkalpojumos, un tā, ka pienāks man pēdējā stunda, tad, kā teikt, es esmu debesīs. Skatāmies šeit. Bet tas, kas dara man debesu tēva prātu. Klausies, mums ir jāzina, kas ir debesu tēva prāts. Ja tu nezini, kas ir debesu tēva prāts, kāds zina, ko darīt. Bet paldies Dievam, ka tu nāc uz baznīcu un ka tu vismaz dzirdi to, kas ir debesu tēva prāts. Es tev gribu atgādināt. Piedošana ir debesu tēva prāts? Es pajautāšu vēl vienreiz. Vai piedošana ir debesu tēva prāts? Ir, viņš saka, piedodiet. Jo jums ir piedots. Un ja jūs nepiedosiet, jums nepiedos. Tas nozīmē to, ka mums ir jāpiedod. Pat tad, ja mēs negribam piedot. Pat tad, ja mēs gribam paturēt to sāpi iekšā un atmaksāt, mums ir jāpiedod. Tā ir nopietna lieta, vai neko? Tā ir? Daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un likās, bet tas taču ir tik kolosāli, iedomājies, izdzīt vēlnus, darīt brīnums, dziedināt, wow, jā, wow, tas taču ir kaut kas. Un skatieties, ko viņš teica. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Eita nost no manis, jūs ļaunā darītāji. Wow!
Mēs varētu teikt, tā ir nopietna lieta, ne? Ko? Izklausās baigi foršā kalpošana. Ko? Kurš no jums grib brīnums darīt? Nu tāds, kur wow! Dziedināt, velns izdzīt un vēl visu kaut ko. Tas taču ir tas, uz ko vajadzētu, kā teikt, to mēs esam stipri draudzi un tā tālāk. Aha. Jūs ziniet, viena lieta ir tas, ka tu pazīsti Dievu. Otra lieta ir, ka viņš pazīst tevi. Un tas uzsvars šeit ir likts uz to, ka viņš pazīst tevi. Tu vari būt par jebkādu kalpotāju šeit draudzē. Un tev liekas, ka tu pazīsti Dievu. Bet tas svarīgākais nosacījums ir, ka viņš pazīst tevi. Un mēs varētu teikt, bet viņš zina visas lietas un tā tālāk, un viņš pazīst visus cilvēkus, un viņš tāpēc, ka viņš ir Dievs un tā, vai ne? Jā, Dievs zina visas lietas. Tā nav tā būtība, bet vai tu piedzīvo to, ka Dievs ir pieķēries tev? Vai tu piedzīvo to, ka ne tikai tu pazīsti Dievu, bet Dievs pazīst tevi? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un kā tas veidojās? Tas veidojās caur tām attiecībām. Piemēram, draudzē ir diezgan daudz cilvēku, un jūs tikai zinat par savu brāli un māsu. Bet vai jūs viņu tā kārtīgi esat iepazinuši? Vai ne? Tā ir pavisam cita lieta, šīs attiecības ar Dievu. Mēs varētu teikt, kā tad Jēzus var pateikt šeit, ejiet nos no manis, es jūs nekad neesmu pazinis. Bet viņi te gāja un izdziņa ļauns gars. Viņi te gāja un dziedināja, viņi te gāja un brīnums darīja. Redziet, šeit ir viena interesanta nianses. Šis labs. Kur ir tas spēks? Spēks jau nav tajā cilvēkā. Spēks ir Dieva vārdā. Dieva vārdā ir tas spēks. Ja cilvēks netic uz Jēzu Kristu, Jēzus ir vienīgais glābējs, kas ievedīs, šis nav cita vārda dots zem debes, kurā cilvēkiem lemta pestīšana. Tas ir skaidrs. Ja? Tad cilvēkam ir jātic uz Jēzu Kristu. Bet zini, kur ir tā atšķirība? Cilvēks var neticēt uz Jēzu Kristu, bet ticēt dievišķiem principiem. Ļaujiet, lai tas iet iekšā. Kas notiek, piemēram, ar neticīgu cilvēku, kurš pieņem bībelisku principu un viņš dos 10. tiesu? Kas notiks? Dievs apstiprinās savu vārdu, ko viņš ir teicis. Jo viņš nevar pārkāpt to, ko viņš ir teicis. Un tas princips darbosies. Pat arī tad, ja tu nepazīsti Jēzu kā savu kungu un glābēju. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds ir tas spēks, kas piepilda, ka tas notiek. Nevis tu, nevis cilvēks. Tas Dieva vārds saka, jūs varat izdzīt ļaunos garus, jūs varat lietot Jēzus vārdu. Viņi saka, tavā vārdā. Jēzus arī teica, manā vārdā jūs izdzīsiet. Manā vārdā tas nozīmē, tu vari iet to un darīt Jēzus vārdā, un tu pat vari nepazīt. Pat arī to tu vari izdarīt, bet Dievs tevi nepazīst. Paskatieties šeit. Nepazīst tādā mērā, jums nav nekādas attiecības. Bet tu ej un tajā vārdā tu dari lietas. Piemēram, cik daudz ir arī šitie te visi tie zīlnieces un kāršu licēji un vēl visu kaut ko, ja teiksim, kas tie, kuri šitās lietas dara, viņi piemin Dievu. Viņi pat paņem Bībeli noliek. Un viņi dara tās lietas. Un lietas notiek. Un piemin arī Jēzus vārdu.
Jēzus vārds ir pats par sevi, jo viņš ir spēcīgs. Tu piemini Jēzus vārdu, un ļaunie gari trīc un dreb. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Tur ir tā autoritāte iekšā. Tad arī neticīgs uz Jēzu var lietot šo vārdu. Viņš jau var lietot. Bet tas nenozīmē to, ka viņam ir attiecības personīgas ar Dievu. Jūs dzirdat mani? Ne? Dievs piepildīs to, ko viņš teica. Ko nozīmē vēl, ka mēs skatāmies to, ka viņš pazīst tevi? Redziet, piemēram, ja man būtu jāpasaka par to pazīšanu. Mums ir dažādi cilvēki, ar kuriem mēs esam dažādās pakāpēs, jeb tajās, kā mēs esam iepazinuši. Ja? Tā jums ir? Jums tā ir. Mums visiem tas tā ir. Bet skatieties, kas ir. Tie, kas jūs ir visdziļāk iepazinuši, tas noteikti ir tas dzīves draugs, tas laulātais draugs, kas jūs pazīst caurim. Ja? Tad kas viņa priekšā ir? Viņa priekšā ir viss tavs labais un viss tavs ļaunais. Viņa priekšā ir visas lietas. Un tu sevi nes viņa priekšā ar visu savu labo un ar visu savu ļauno. Tu neko neslēpi. Jūs dzirdat? Parasti ir tā, ka ļoti daudz, ko cilvēks slēpj. Viņi slēpj, īpaši, kā teikt, lai sevi rādītu, lai sevi prezentētu, mēs varētu teikt, lai, kā teikt, viņi skatītos un tā tālāk, un liekas, tas ir tas, kas ir. Bet Dievam jau nekas nav apslēpts, tas jautājums ir tas, cik mēs gribam būt patiesi un atklāti Dievu priekšā. Un vai mēs nesam Dievu priekšā to labo un arī to slikto, tas nejaukais, kas ir mūsos, tas arī mūsos ir. Un mēs esam Dievu priekšā. Mēs neko neslēpjam. Un ko mēs darām? Mēs nākam un sakam, Kungs, nāc un aizskar manu dzīvi, visus tās veidus, visas tās lietas, Kungs. Man nekas nav apslēpts tavā priekšā. Un tad tu sāc piedzīvot to, ko Dievs sāk darīt pie tavas dzīves. Tad tu sāc veidot šīs attiecības. Tu sāc redzēt, kāds ir Dievs, un tu redzi to, kādu viņš parāda žēlastību pret tevi, kā viņš tevi iedrošina, kā viņš tevi uzceļ. Ja? Un tur ir šīs sadraudzes caur lūkšanām, caur Dievvvārdu dzirdēšanu, un tas viss iet kopā. Tā ir dzīve. Un katru dienu Dievs dod atkal jaunu dienu, lai mēs viņu iepazītu vēl labāk, vai neko. Un tad mēs redzam arī sevi, kur mums ir jāmaina lietas un kur mums ir jābūt kādām korekcijām. Tad šis ir ļoti svarīgi. Atcerieties to, Dieva vārds darbosies pats par sevi. Ja? Nav jātic uz Jēzu Kristu, var ticēt uz to, kas ir teikts. Un kā ar to, ko Dievs ir teicis. Un pielietojot to principu, Dieva vārds darbosies. Ja? Dieva vārds darbosies. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Atcerieties to. Tātad mēs redzam to, labvēlība tiek dota, lai tu attīstītu attiecības. Ja? Lai tu attīstītu attiecības. Un attiecības ir ļoti, ļoti svarīga lieta, to jūs zinat, vai ne? Un ļoti svarīgi arī ir tas, ka nenorobežoties un veidot attiecības. Veidot attiecības. Caur attiecībām arī tev var veidoties arī tavu paaugstināšanās, ka tu tiec paaugstināts. Var nākt risinājumi caur attiecībām. Ja? Labvēlība iekšām attiecībām. Viņa brīnišķīgi. Bet es vēl vienreiz skatos to, tu nevari lietot cilvēks, lai gūtu kaut kādu labumu sev.
Nevar to darīt. Es būšu labvēlīgs, tad esi viltīgs. Un tu gribi kaut kādu labumu sev. Ko Jēzus darīja? Visur, kur viņš gāja, kur viņam bija labvēlība, viņš nes iekšā Dieva valstību. Viņš nes iekšā, lai Dieva vārds, lai Dieva lietas varētu manifestēt tur. Tajā vietā, kur ir tā labvēlība. Nevis viņš gāja, man ir labvēlība, super, man ir labvēlība, ne? Caķeisi muitnieks, tad viņš, kā teikt, parūpēsies par mani. Un Jēzus no Nāceretes kalpošanas, vai neko, viņš parūpēsies. Nē, viņš negāja ne mazāko domu tā. Viņš gāja tur, un ja tā labvēlība ir, ka tu ej kā svētība. Tu ej, lai būtu par svētību. Lai tu ej pie cilvēkiem, lai tu būtu par svētību, ka Dievs var svētīt tos cilvēkus tur un parādīt savu labvēlību. Tas, kas ir jādara. Okay? Pastīsimies vēl vienu interesantu lietu. Tā labvēlība tiek dota, jo tu ļoti mīli cilvēkus, kas ir tev apkārt. Tā labvēlība tev tiek dota, un Dievs savu parāda labvēlību tev, tāpēc, ka tu ļoti mīli cilvēkus, kas tev ir apkārt. Un pastīsimies šeit 1. ķēniņa grāmatā 10. nodaļā. 1. ķēniņa grāmata 10. nodaļa. Un šeit mēs lasām par Salamānu, par ķēniņu Salamānu, kā Dievs parādīja labvēlību viņam. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Salamāns mīlēja Izraēlu tautu. Viņš mīlēja savu tautu, kas ir viņam apkārt, un Dievs parādīja labvēlību Salamanam caur to. Piemēram, tev ir jāmīl savu darbinieku, kas tev ir apkārt, un Dievs parādīs labvēlību tev. Ja tu viņus nemīli, tas ir ļoti, ļoti nopietni, ja? Ja? Es jums esmu teicis, un jūs zināt to, ka es mīlu Nāceretes draugus. Es mīlu savus brāļus un māsas. Nevar būt nemazam citādā. Un tāpēc arī mēs piedzīvojam Dievu labvēlību. Tieši tas pats ir, piemēram, ne tikai būt par pilsētas galvu, ir jāmīl šī pilsēta. Ir jāmīl šie cilvēki, kas ir šeit. Salamans mīlēja Izraēlu tautu, un Dievs parādīja viņam labvēlību. Bet kā tas ir, ka cilvēki, kas tiek kaut kādās pozīcijās, ka viņi meklē to labumu sev? Mīlēt cilvēkus, tas ir nosacījums. Mīlēt cilvēku, domāt, kā mēs labāk varam šajā pilsētā lietas attīstīt. Ko mēs varam ienest šeit kā labvēlību cilvēkiem, kas šeit dzīvo? Nevis visu laiku atrunāties, mums nav, mums trūkst un tā tālāk. Kāpēc trūkst? Ja nemīl cilvēks, tad dievišķā labvēlīgi nav par to ķēniņu. Izlasīsim šeit. Lai slavēts ir tas kungs tavs Dievs, kam lapaticis tevi uzcelt uz Izraēla troņa, savas mūžīgās mīlestības dēļ pret Izraēlu, un kas tevi cēlis par ķēniņu, lai tu darītu tiesu un taisnību. Tas ir Salamana mīlestības dēļ uz cilvēkiem. Ko viņš prasīja? Dievs teica, ko tu gribi, es tev došu. Tu nāc un lūdz, un es tev došu to. Un viņš saka, viņš var lūgt, ko viņš grib, bet viņš lūdz, ka viņam būtu gudrība, kā spriest tiesu, kā pareizi atrisināt tās cilvēku lietas, kas viņiem ir, jo viņš ļoti mīl to tautu. Un Dievs saka, tāpēc, ka tu man esi lūdzis to gudrību, tāpēc, ka tu man esi lūdzis, es tev došu arī visas tās finanses. Mēs zinām to, kā Salamans bijis bagātākais cilvēks, kas ir dzīvojis patiesībā. Ar visu to lielo bagātību, kā Dievs viņu svētīja. Un tepat ir sābes ķēniņieni, kas atnāk un saka šos vārdus. Viņi saka, tā ir ķēniņieni, tā nav vienkārši kaut kur garām skrejoša tirgus sieva, ja?
Nē, tā ir ķēniņiene, kas saprot, ko nozīmē šiks, ko nozīmē viss. Un viņa atnāk un viņai muti paliek vaļā, redzot visu to, ko Dievs ir darījis priekš Salmanu. Jūs redzat, mīlēt savu tautu, mīlēt cilvēkus. Un katrs no jums, kas jūs esat kaut kādā autoritātes pozīcijā, kur, piemēram, tu esi ģimenes galva, ja, tu esi vīrs, ja, mīli savu ģimeni, mīli savu sievu, mīli savus bērnus. Tā ir tava autoritāte. Un no tā, kā tu viņus mīlēsi, būs atkarīga arī Dieva svētība un labvēlība pār tevi. Ja tu esi uzņēmējs, tad skaties šeit, mīli tos cilvēkus, kas tev ir apkārt. Spried taisnas lietas pār viņiem un dari taisnību. Un kas būs? Dieva labvēlība būs pār tevi, kā tā uzņēmuma vadītāja. Jūs redzat to? Mīlēt cilvēkus. Dāvidam bija tāpatās, ka mīlestība uz Izraēlu tautu. Dievs ļoti to novērtē, ka mums ir mīlestība uz citiem. Paskatieties šeit. Kas ir Jēzus bauslis, ko viņš atstāja? Mīliet cits citu. Un kas būs, kad mēs mīlēsim cits citu? Dieva labvēlība būs pār mums. Ja tu nemīlēsi citus, kas nozīmē, tad tu Dieva labvēlību arī nepiedzīvos. Tik vienkārši. Nekas nav sarežģīti. Vai ne? Bet mīlestība ir tāda, ka tu esi gatavs sevi dāvāt citam. Tu esi gatavs sevi dot citam. Tu negaidi, kas tev par to būs. Tu ej un dari, ko Dievs tev ir sirdī ielicis, mīlēt un sveitīt citus. Un tas ir skaisti būt, ja nāc redz draudz pēc tā pazīt neko. Tā nu gan ir viena mīlestības pilna draudz, sit augstu vilnu vai neko. Un tie ir tie, kas iet un sveitī. Vai tas nav skaisti? Ko? Tas ir skaisti. Jums liekas, ka kāds no malas to nāks te un sāks darīt? Ne, tas sāksies ar jums. Tas sāksies ar katru no jums. Kā ir sveitīt ar smaidu, ko? Jūs taču apņēmāties pie svētā vakarēdiena. Vai ne? Jūs redzējāt? Tas ir skaisti. Mīlēt tos, kas ir apkārt. Tas ir tik svarīgi. Tātad pirmā lieta bija, Dievs parāda savu labvēlību uz tevi, jo viņš mīl tevi un ir tev pieķēries. Dievs parāda savu labvēlību uz tevi, lai ievestu tevi attiecībās. Un trešā lieta bija, Dievs parāda savu labvēlību uz tevi, jo tu ļoti mīli cilvēkus. Ne? Un ne tikai tu mīli cilvēkus, bet patiesībā, ko dara Dievs mīli cilvēkus. Un skatieties, ja tu mīli to, ko Dievs mīl, jūs esat vienā komandā. Jūs redzēt? Bet ja mēs nemīlam cilvēkus, kas tad notiek? Mēs nostājamies pret Dievu, kas mīl cilvēkus. Un tā tam nevajadzētu būt Dieva draudzē. Mums ir jāmīl cilvēki. Mums nav opcijas. Mums var kaut kas nepatikt. Dievs jau mums neprasa, teiksim tā, lai mums visiem patikt, un tādu frizūru kā ir tādai māsai. Un kāds varētu teikt, ārprāts, tā ir Vārnas Ligsdeva, kas tā pa frizūru ir? Bet tas nenozīmē to, ka viņš nemīl to māsu. Jūs dzirdat mani? Tā ir gaumas lieta. Tas ir tas, kā tu skaties un kā tu redz lietas un tā. Bet mīlestībai nav, tur nav nekāda varianta vairs. Ir jāmīl un viss. Ir jāmīl un viss. Okay? Ja? Tāpēc jau arī laulībā, kad notiek laulības, tas jautājums ir tik ļoti nozīmīgs un svarīgs. Kad tu saki savu jā pie visām šīm lietām, ka liekas, es tagad teikšu jā, un es tā īsti ritīgi nezinu, kā būs pēc 10 gadiem. Jā, bet uzticies Dievam, jo tu slēdzi savu laulību Dievu priekšā. Un tu lūdz viņu, lai viņš nāk un svētī to laulību. Kungs palīdz man, jo es nezinu, ko es daru.
jums zina to, ko jūs darīsiet pēc 10 gadiem, ja tas kungs kavēsies? Ko? Jūs zina, kas ir pareizi, jūs saka to, kas ir, bet es atceros, ka brālis Ainars, kad viņš bija ceļā pie tā kunga, un ka mēs arī runājam par kristībām, visām šīm lietām un par izšķiršanos. Tas patiesībā bija par izšķiršanos, sekot Jēzum. Es atceros tos vārdus, ko tu teici, bet es nezinu, kā man sanāks. Es nezinu, kā man būs, vai es varēšu. Zini kā, ir cilvēki, kuriem ir liela atbildības sajūta, un zini, ja viņi iet līdz galam, te nav tur kaut kāda māžošanās, ja? Es redzēju, ka tas tev iekšā arī ir. Un tas bija tas, ko viņš tā, zini, nevar to solis pat, nezinu, kā būs, nu. Ainar, cik gadi pagājuši jau? Kā 10 vairāk, jau, super. Nu, iedomājies, ja tas visu laiku būtu tā kā atlikts, es nezinu, kā būs, paiet 1 gads, un es nezinu, kā būs, paiet 2 gadi, nezinu, kā būs, paiet jau 10 gadi, vai ne? Un paiet visu mūžu, nu, es nezinu, kā būs, nu, pasies, neko feirāms, viss ir jau, ding, beidzās laiks šeit, vai ne? Mums ir jāpieņem lēmumu, mums ir jāizdara lēmumu, un laulība ir tieši tas pats, tu izdara lēmumu, tu ej iekšā nezināmajā. Bet jūs domājat to, ka jūs devāties iekšā laulībā, jūs visu baigi zinājāt? Ko? Jūs visu zinājāt. Jūs visu mācējāt. Tā jūs esat ģēnijs. Jā. Tā jūs esat baigais malacis. Es neko nezināju. Teikšu godīgi. Mums pat nebija nekāda pirmslaulība apmācība, ka mēs gājām laulībā. Šitie 2 ir pēcēti. Preicās, kā arī labi aiziet. Lūksim Dievu, babāts. Gādās. Nu, te mēs esam. Vai ne? Iet iekšā tajā, kas stāv priekšā. Un ja Dievs ir ar tevi, tad viss ir kārtībā. Ne? Tad mums ir svarīgi pielietot to labvēlību tā, ka mēs, ko esam saņēmuši, ka mēs ar to varam iespaidot citus. Ja Dievs saka uz tevi, es tevi tik ļoti mīlu un tu man esi ļoti dārgs, kas tev traucē to teikt citiem? Un tu būsi Dieva balss, kas pavēstīs šo labo vēsti kādam citam, kuram tas ir ļoti vajadzīgs. Vai tas ir tik sarežģīti? Nu, bet taču nav. Vai ne? Tas nav sarežģīti. Bet ar vārdiem mēs varam mainīt daudz ko šajā pilsētā. Vai ne? Daudz ko mēs varam mainīt šajā pilsētā. Cilvēki ļoti vēlās, lai viņi būtu novērtēti, lai viņi būtu, kā teikt, saņemt to pateicību, to, ko viņi ir darījuši, un ka viņi ir paveikuši kaut ko, un ka viņiem ir prieks, un citiem ir prieks, un ka to novērtē, vai ne? Skaisti jau ir tā koncerta zāle Liepājā. Ļoti dārga. Bet jūs atceraties to, ka notiek viņas atklāšana. Kā tur tāds kritiķis rakstīja par to un to. Tur atkal cits rakstīja par to, ka Palangā ir 3 reizes lētāk uzcelts un tad tur vēl un šitas te un tādas liekas. Labvēlība bija mūsu pusē. Mēs dabūjām vairākus 10 miljonu. Kas ir jau ko? Labi, vismaz mēs izlietojam kaut kādā veidā. Vai ne? Mēs jau nevaram tā pa lēto neko. Mums patīk, ka te, kad ir, tad ir, vai ne? Bet, labi, bet viņa ir. Un citreiz tā ir, ka piemēram, tu saņem, un tu nemāki to novērtēt, ka tev viņa ir. Bet ziniet, ko es esmu ievērojis? Es esmu ievērojis ļoti daudz reizes, kad ir brauc pāri pa tiltu, kad cilvēks stāv uz tiltu un fočējās, lai fonā būtu lielais dzintars. Kaut kas ir. Vai ne? Un ne tikai ārpus ir liela un oranža, bet tur var iet iekšā. Tur mūzikas skola ir iekšā. Vai ne? Tur notiek koncerti. Tur var iet baudīt dvēselī. Viss ir iespējams. Vai ne? Esam pateicīgi par to. He? Piemēram, nodošana tālāk, un ar šo es arī beigšu tagad. Nodošana tālāk. Tu svētību nodot tālāk. Jūs ziniet, to labvēlību nodot tālāk, tas ir tāpatās tā kā tu vari svētīt.
Tā kā, piemēram, tu nodod tālāk svaidījumu, tu esi Dieva svaidīts cilvēks, un tajā lietā tev ir svaidījums, bet tu to nodod tālāk. Mēs varam salīdzināt tieši tāpatās, kā tu nodod tālāk prasmes. Ja? Tas ir tieši tāpatās, tu svētī kādu ar savām prasmēm, un tu nodod to tālāk. Ja? Dāvanas tieši tāpatās, arī tāpatās, kā mēs teicām, tu pats esi visu saņēmis, bet tu saņem, un tu vari dot atkal tālāk. Ja? Un ziniet, kas ir interesanti, ir tas, kad, piemēram, tā svētdienas skola, kas mums arī ir, un tie bērni, kas iet un kalpo, un visas tās lietas, kas notiek, ja, un tie skola, tas mums ir vienkārši, iedomājies, kā mēs varam no vienas paaudzes uz otru nodot lietas. Tas ir svarīgi, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, ka no vienas paaudzes uz otru nodot. Un kad vecāki jau ir tie, kas māca saviem bērniem, kā mīlēt Dievu un iepazīt viņu. Jo bija tāds periods Latvijā pēc Padomju Savienības sabrukšanas, kad jaunieši ļoti daudz iepazina Dievu, un tad viņiem iet un stāstīt saviem vecākiem, lai viņi iepazītu Dievu, ir ļoti grūti. Tas apmēram tā, ka tas cāls iet māca to visu, ja? Kā dzīvot. Ļoti grūti visu tai pieņemt to, ļoti grūti. Ļoti grūti. Bet tagad vismaz ir vesela paudze, kas ir vecāki, kas mīl Dievu, un viņi var nodot tālāk, kā teikt, uz nākošo paudzi, šo labvēlību, ko iegūt no Dieva. Ļoti, ļoti svarīgi ir tas, ka jūs parādat savu labvēlību ģimenei, tas jums viss ir skaidrs. Un tā. Piemēram, labvēlība arī ir tajā, ka, piemēram, ka jūs esat izcīnījuši cīņās uzvaras. Tā ir liela labvēlība. Un ir tīpaši, ka jūs zināt to, ka Dievs to ir izdarījis, jūs godina Dievu. Jūs varat teikt to ģimenē, jūs to varat teikt draudzē, jūs to varat teikt visiem, ja, kur Dievs ir palīdzējis jums gūt uzvaras, nodot to tālāk, svētīt citus, ja, kas ir jums apkārt. Un vēl pēdējā rakstvieta Efeziešiem 4:29. Un tad mēs arī būsim, kā teikt, it kā jau nav pēdējā, bet labi ir. Efeziešiem 4:9. Es jums gribu izlasīt šeit. Efeziešiem 4:29, ja? Efeziešiem 4:29. Efeziešiem 4:29, un šeit ir tāds interesants lietas. Jūs ziniet to, kad jūs ar mutes vārdiem arī nodod lietas tālāk, jūs komunicējat ar vārdiem, ja, teiksim, vai ne? Un ja Dievs komunicē ar vārdiem, tie vārdi kaut ko izdara pie mums, un tāpēc arī mēs ar vārdiem komunicējot izdaram kaut ko pie cilvēkiem. Un skatieties, ka šeit sacīts, Efeziešiem 4:29. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Vārds, kas uzceļ, piemēram, tu runā ar grēcinieku, un saka grēciniekam, zini ko? Man ir laba vēsts priekš tevis. Kristus ir nomiris par taviem grēkiem. Dievs parāda žēlastību uz tevi. Ja tu nožēlo savus grēkus un atgriezies no tiem un tā vairs nedara, Dievs piedod tev tavus grēkus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev nebūs jāmaksā par saviem grēkiem. Vai tā runa uzceļ to cilvēku? Tie vārdi paņem un pasaka, tev nebūs jāiet, kā teikt, jāmaksā par saviem grēkiem, tāpēc, ka Kristus ir samaksājis par tiem. Tas nozīmē, ka tu vari piedzīvot šo žēlstību, tu vari piedzīvot to labvēlību no Dieva. Un kas tas ir? Tie vārdi nes svētību tam klausītājam. Tas klausītājs tiek svētīts ar to. Un tieši tāpatās, kad jūs runājat, vai tas ir mazās grupās, vai kur kopā, kad jūs esat arī ar draudzēju, kur jūs esat, kad tas vārds uzceļ to brāli un māsu. Nograut jau mēs varam ļoti ātri. Bet tāpēc, ja mums ir sacīts no jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, mēs varētu teikt tāds, kas grauj, tāds, kas post, tāds, kas ārda. Vai ne? Bet tāds, kas uzceļ draudzi un nes svētību klausītājiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā labvēlība tavā dzīvē, tā labvēlība, kas ir tavā dzīvē, ja tev viņi ir, tev viņi ir. Ja tev viņi nav, tad nav.
Tā labvēlība tavā dzīvē palīdzēs atraisīt citos cilvēkos, ieraudzīt dievišķo mērķi, kas ir viņos. Tā labvēlība tavā dzīvē palīdzēs atraisīt un saskatīt tiem citiem to mērķi, kas ir tā cilvēka dzīvē. Tā svētība, lai no mūsu runas ir, ka mēs palīdzam tam otram ieraudzīt to, kas ir tā svētība viņa dzīvē. Ir tas mērķis. Tā ir tā būtība iekšā. Kā mēs varam lietot labvēlību. Ja? Kā mēs varam lietot labvēlību. Mums ir jāpalīdz citiem. Mums ir jāpalīdz citiem cilvēkiem, lai viņi ieraug to mērķi, kas ir viņa dzīvē, tas, kas ir priekšā. Jūs varētu runāt tādus vārdus, ko tur būtu jāsako līdzā tam, ko runā, vai ne? Bet tā ir iespēja, labvēlība tavā dzīvē. Ha? Un tad tu būsi kārtīgi darījis tā, kā ir pareizi, un palīdzējis tam cilvēkam saredzēt to, kas ir tas svarīgais. Piemēram, mēs sakām arī šeit, ja, teiksim, ka mēs ejam runājot par kristībām. Mēs runājam, ka tas svarīgākais kristībās ir, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes. Mums tas ir jāpasaka, lai tas cilvēks zinātu to. Kāpēc? Tāpēc, ka no tā ir atkarīga viņa nākotne. Ja viņš nav piedzimis no augšienes un viņš tiek kristīts, tad viņa nākotne ir nedroša. Bet tad, kad cilvēks piedzimis no augšienes un tad viņš tiek kristīts, tad Bībele saka, tas taps izglābts. Ai? Tie ir vārdi, kas parāda un atklāja cilvēkam viņa nākotne. Kas ir Dieva mērķis? Un tie var būt tik daudz un dažādi vārdi, ko mēs runājam un dažādās situācijās, kur mums ir jābūt. Iekšdievišķās labvēlības, lai mēs varētu dalīties ar to ar citiem. Un es esmu pārliecināts, ja jūs izmantosiet, un mēs visi izmantosim pareizi to labvēlību, kas ir nākus pār mums, mēs pieaugsim tajā vēl vairāk. Jūs redzēt, piemēram, ar šo es noslēgu. Piemēram, mums šeit ir dziedātāji un slavētāji un mūziķi un tā tālāk. Un redzēt, katru lietu var uztvert dažādi. Piemēram, kāds varētu teikt, šis te mēģinājums atkal te jānāk ir un galīgi baigi, un noriebies visi jau ir. Bet jānāk ir, zin kā teicis, esmu jānāk un tā tālāk. Un tad te dziedāt un tā viss un šitas te. Bet kā ir, piemēram, teiksim, ka tu nāc ar tādu skatījumu, tā ir dievišķa labvēlība, kas ir man parādīta, kad es varu tapt svētīts, kungs, un piedzīvot to labvēlību vēl lielāku un būt par svētību citiem, kas arī ir mani brāļi un māsas, un mēs pulcējamies kopā, un kad es to labvēlību tajā varu dalīties ar citiem. Kā ir dzīvot ar tādu domāšanu? Dievs, tu esi labs pret mani. Tu parādi man savu labvēlību, un ja tu man parādi labvēlību, es parādīšu pret jums to labvēlību. Un tāpēc es dziedāšu kā tam kungam un ķēniņam. Mēs to varam darīt. Piemēram, tu strādā, kur tu strādā? Paņem savu darbu vietu, kur tu strādā. Kā tu tur strādā? Kā tev ir tur ko? Varbūt uzskat savu to vietu par slogu, par nastu, par, es nezinu, kādu vela bedri. Varbūt tās. Nezinu. Bet es esmu pārliecināts, ja tu esi savā kungā, un viņš pazīst tevi, un tu pazīst viņu, tad man labi vēst pēc tevis. Tu esi tā gaisma tur. Arī tai vēla bedrē. Un tu ieraudzīsi to labvēlību savās attiecībās ar Dievu. Un tu godās Dievu, un tu varēsi caur šo labvēlību, ko Dievs ir parādījis tev, plest un dāvāt to citiem, kas tur ir. Kā tas ir?
Ja tu gribi zināt, kā pavairot to labvēlību, lūdz Dievam, viņš tev pateiks. Darētos tā dziesma, ne Dievs, tu esi labs. To jūs visi pēc tam nodziedāsiet māju ceļā, vai neko? Svētīgs tas, kas pie tevis tveras, vai neko? Dievs, tu esi labs. Jūs redzēt, Dievs ir labs. Amen? Okay. Atliek tik lietot. Amen? Un jums ir brīnišķīgi iespēja to labvēlību parādīt arī jau šodien. Negaidīt nedēļas beigas. Vai ne? Tā kā nesiet iepriec un visur, kur jūs ejat, parādiet labvēlību. Parādiet. Un dzirdiet tos vārdus, ko Dievs teica. Tu man esi dārgs un es tevi ļoti mīlu. Jo tas kungs ir tev pieķēries. Aleluja. Nu ko? Nolieksim galvas, lūksim Dievu? Ja? Aleluja. Es ļoti aicinātu, ka jūs turētu savu vārdu. Ja reiz jūs apsolat, tad arī tur to vārdu un savus sejas paturt arī skaidrs tādus. Un, par svētā vakarēdiem, ko mēs runājam. Un paldies Tev, mīļais debesu Tēvs, kad Tu tik tiešām parādi labvēlības mums. Ka mēs varam šajā brīnišķīgajā zemē, ko Tu mums esi devis, kur sauc par Latviju, ka mēs varam šeit kopā pulcēties, Tēvs, siltā baznīcā, būt kopā ar brāļiem un māsām, ka mums ir ko ģerbt mugurā, ka mums ir ko ēst, ka mums visas lietas ir kā labvēlība no Tevis nākušas. Mēs Tev pateicamies un Tevi godājam. Un mēs lūdzamies, Tēvs, kad arī Tu māci mums dalīties šajā labvēlībā, ka mēs pieaugam labvēlībā pret Tevi un pret cilvēkiem. Svētī, kungs, mans brāļus un māsas, svētī visus, kas klausās, kas skatās, visus, kuriem ir dārgs Tavs vārds. Palīdz mums to piepildīt mūsu ikdienas gaitās. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Okay. Nu jā. Ļoti skaisti. Dievkalpojums ir beidzies. Jā, es viņiem vēl tikai svētība, ne pirms mēs dodamies tālāk. Nu, tad piecelsimies arī kājās. Un pirms mēs arī citi dosies projām, atgādina to, ka mums ir tikšanās ar tiem, kuriem ir kristības. Pēc kādām 20 minūtēm, lai es arī kafejnīcā vēl var būt kopā un baudīt sadraudzību. Un tā kā, sveitīgi jums šo nedēļu. Un lai Dieva labvēlība ritīgi ir pār jums katru, visās jūsu dzīves jomās un visās dzīves lietās. Ne? Pacelsim savus rokas, saņemsim tā kungs sveitību. Es, kungs, lai Tevi sveitī un lai Tevi pasargā. Es, kungs, Dievs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Kungs, Dievs, lai paceļ savu svēto vaigu pār Tevi un dāvā Tev savu mieru. Amen. Amen. Esiet sveitīgi un sveicieties viens ar otru un lai jums sveitīgi ir šī diena.